Ceturtā stacija – Pēteris noliedz Jēzu. Marka evaņģēlijas 14. nodaļa no 66. līdz 72. pantam. Kad Pēteris bija lejā pagalmā, atnāca viena no augstā priestera kalponēm. Redzēdama Pēteri sildāmies pie uguns, tā viņu uzlūkoja un sacīja: arī tu biji ar to Jēzu Nācerieti. Bet viņš liedzās sacīdams: ne es viņu pazīstu, nedz saprotu, ko tu runā. Un viņš izgāja priekšpagalmā. Kalpone, viņu atkal ieraudzījusi, sacīja tiem, kas bija līdzās: šis ir viens no viņiem. Bet viņš atkal liedzās. Pēc brīža tie, kas stāvēja blakus, sacīja Pēterim: patiešām tu esi viens no viņiem, jo tu taču esi galilietis. Un viņš sāka lādēties un zvērēt: es nepazīstu to cilvēku, par kuru jūs runājat. Un tūlīt gailis iedziedājās otrais. Un Pēteris atcerējās vārdus, ko Jēzus bija sacījis. Pirms gailis 2 reizes dziedās: tu mani 3 reizes noliegsi. Un viņš sāka raudāt. Ja tev ir iespēja šajā brīdī veltīt laiku Dieva vārda apcerei, tad aptur video un šo iespēju izmanto. Lūdz svētā gara vadību un uzkavējies pie kādas dzirdētā evaņģēlija frāzes vai vārda un vēro, kā tā tevī atbalsojas. Vai arī tu vari iztēlēt šo notikumu piedzīvot kā dalībnieks vai dalībniece. Pēteris taču nav no bailīgajiem. Viņš ir drosmīgs vīrs, gatavs cīnīties par to, kuru mīl, gatavs mirt par Jēzu. Vēl tajā pašā dienā viņš solīja atdot savu dzīvību par Jēzu. Tagad viņš saka: es nepazīstu šo cilvēku. Kaut kas viņā ir salūzis. Viņš ir sācis šaubīties. Šajā sagūstītajā, nevarīgajā cilvēkā viņš neatpazīst to, kurš viņu apžilbināja ar brīnumaino zveju un aizrāva sev līdzi. To, kurš runāja ar autoritāti un darīja brīnumus. Pēteri bija savaldzinājis stiprais, varenais Jēzus, un viņš sekoja viņam šīs varenības dēļ. Šķirsta kopienas dibinātājs, katoļu filozofs Žans Vanjē raksta: daudzi kļūst par kristiešiem tāpēc, ka viņus ir apžilbinājusi Dieva godība un varenība, bet tās ir tikai pirmās durvis. Mēs visi sapņojam tikt komandā, kur uzvar. Vienalga, vai tas būtu futbolā, politikā vai pat baznīcā. Mēs gribam piederēt grupai, kurai ir taisnība un kura gūst virsroku pār citiem. Tomēr patreiz Jēzus zaudē, un Pēteris to nespēja izturēt. Viņš vēl nav atklājis, ka Jēzus gan viņam, gan mums dos dzīvību, kas izriet ne tikai no viņa pārliecinošiem vārdiem, darbiem un brīnumiem, bet no viņa ciešanām un nāves, no tā, ka viņš savā ziņā ir tik mazs. Lūkas evaņģēlijā teikts, ka Pēteris savu nodevību apzinājās brīdī, kad Jēzus no augstā priestera pils pagriezās un uzlūkoja Pēteri.
Visticamāk, tas nav domāts burtiski. Un tomēr, kāds bija šis skatiens? Ko tas pauda? Es domāju, ka tajā nebija pārmetums. Varbūt skumjas, bet varbūt pat miers, ka tas ir noticis arī pie šī stiprā vīra, kurš tagad raud. Pēteris sevī atklāja kaut ko, ko visu laiku bija noliedzis. Tomēr Jēzus skatiens nepazudināja arī viņu. Tā bija svarīga salūšana mīlestības pieņemšanai. Vai klausoties evaņģēliju, vērojot zīgeru kaut ar glaznu vai dzirdot apceri, tu pamanīji sevī kādu iekšēju, dzīvību dodošu kustību? Ja jā, tad atgriezies pie tās un uzkavējies. Pastāsti par to Dievam un ļauj viņam runāt uz tevi. Ja vēlies, noslēdz sakot mūsu Tēvs lūgšanu.